dievbības cena un iegūms. Arī apostols Pāvils saka, ka tie, kas grib svētbīgi dzīvot vai dievbīgi dzīvot, tiks vajāti. Saskarsies ar problēmām, ar ciešanām, ar izaicinājumiem, tieši tamdēļ, ka viņi grib dzīvot taisnīgi un dievbīgi, par to pēc mirkļa. 1. Mūzes grāmatā, 39. nodaļā mēs lasām par Jāzepu, kurš ir Bībeles varonis, kurš daudziem ir pazīstams. Viņš bija tas sapņotājs un arī vēlāk sapņu skaidrotājs. Un viņš bija savu tēvu iemīļotais dēls, tamdēļ, ka viņš bija savam tēvam piedzimis vecumā, bet kontekstā mēs redzam, ka tas nav vienīgais iemesls, kamdēļ viņa tēvs viņam īpaši pieķērās. Un arī Bībele saka, ka Dievs vienu var mīlēt, citu var ienīst, un mēs neviens neesam pozīcijā, lai kaut ko pārmest Dievam, ka viņš ir netaisns vai ka būtu jārīkojas citādāk. Kā Dievam ir savi iemesli, un arī Jākabam bija savi iemesli. Bet viena no tām pazīmēm, kādu vismaz es saskatu šajā stāstā, ir, ka Jāzeps jau no savām jaunības dienām bija mācījies dzīvot taisni un būt dievbīgs. Viņš bija mācījies dievbību. Un acīm redzot, vairākiem no viņa brāļiem tas gluži nebija izdevies, un tas tā nebija sanācis. Mēs nemeklēsim iemeslus. Un kas tad tur īsti notiek? Jūs zināt, ka viņš tur vēl jauns esot, pusaudzis, viņš stāsta par saviem sapņiem, bet viņa brāļi jau viņu ienīda pirms tam. Kamdēļ? Tur vienā vietā bija rakstīts, ka viņš esot kopā ar saviem brāļiem, viņš pēc tam gāja pie sava tēva un nodeva viņam, kāda ļauna slava ir par viņa brāļiem. Tātad viņš stāstīja par viņa ļaunajiem darbiem. Un kuram gan patīk tāds nodevējs, kuram gan patīk tāds taisnības, tāda mazais pravietis, taisnības dzeguze kaut kādi, ja, kas visu laiku grib, lai tiek ievērots Dieva vārds un Dieva griba un tam līdzīgi. Nu, lūk, kas tur notiek? Tie brāļi viņu ienīst. Un tad vēlāk viņš ir uzticams, protams, kalpo savam tēvam, un tēvs viņu sūt pie viņa brāļiem, un viņš jau zina, ka viņi viņu ienīst, ka viņi viņu nicina, bet viņš droši vien nevarēja iedomāties, ka ar viņu tādā veidā izrīkosies, kā tur sanāca tajā stāstā. Un kas tur notiek? Viņš dodas pie saviem brāļiem, tos apraudzīt, un brāļi izdomā viņu nogalināt. Tad nē, tur kādiem tomēr ir kaut kāda sirdsapziņa, un viņi izlēma, nenogalinās, viņu iemetīsim šajā te akā. Un tad Rūbens bija domājis, viņš pēc tam viņu izvilks ārā, izglābs un aizdīs pie tēva, lai viņš būtu drošībā. Bet tā nu sanāk, ka garām iet vergturi, un viņi paņem un pārdod šo savu brāli verdzībā. Un kas tur tālāk notiekās? Viņš nonāk Potifāra namā, kā vergs. Viņš nonāka Potifāra namā kā vergs, bet tamdēļ, ka viņš bija taisns vīrs, un Dievs bija ar viņu, jo viņš bija dievbīgs. Viņa dzīvē viss strauji iet uz augšu. Un viņš kļūst par Potifāra otro vīru, par pārvaldnieku, par visu Potifāra namu. Tad Potifārs tāda bija kaut kāda reģiona vadītājs, valdnieks, jā, tāda ļoti ietekmīgs un bagāts vīrs. Un, jā, Dievs ir ar viņu, Dievs viņu ļoti svētī. Starp citu, tas nevienmēr tā sanāks. Arī, ja mēs būsim dievbīgi, rīkosimies taisnīgi, tad Bībele saka, drīzāk mēs piedzīvosim netaisnību. Tā kā nepaņemsim no šī stāsta, ka, ja mēs rīkosimies dievbīgi, tad mēs vienmēr iesim uz augšu un visu kļūsim par priekšniekiem. Jo Jāzepa stāstā tas tā bija, bet tas nav obligāti, ka tieši arī tavā dzīves stāstā Dievs tā to būs lēmis. Bet viņš tur pārvalda to visu, viņš labi ar visu tiek galā, Potifāram vairs par ko nav jāstrauc savā namā, un viņam tā ir liels iepriecinājums, jo droši vien ārpus sava nama viņam ir daudz atbildības, par ko viņam ir jātiek galā. Bet Potifāra sieva tā gan met acis uz Jāzepu. Un atkal viņi sāk viņu pavadināt un sāk teikt, guli ar mani, bet viņš to noraida. Un tad tur rakstīts, cik dienas viņa šitā viņam uzmācās. Un lūk, te ir viena tāda atslēgas pozīcija, kur mēs redzam viņa dievbīgo sirdi. No vienas puses, un tas ir tas, kamdēļ daudzi kristieši nonāk atkal kārībās un krīt grēkā. Tamdēļ, ka mēs pēc būtības nevaram izdarīt neko fiziski, pirms mēs to neesam izdarījuši savās domās. Sākumā šis te grēks ienāk kā kārība mūsu domās. Kad mēs to pieņemam, ka mēs to sākam pārdomāt, tad tas dzemdē grēku. Un grēks dzemdē nāvi un iznīcību. Bet šajā stāstā mēs redzam, ka Jāzeps nebija fantazējis un domājis, kā būtu, kā mēs varētu, kāda tā Potifāra sieva varētu būt, kad viņi ir kaili vai kas tam līdzīgs. Nē, viņš nebija ļāvies šādām grēcīgām, iesīgām domām. Viņš drīzāk savas dievbīgās attieksmes dēļ bija pārdomājis un domājis, kas notiksies, ja šī situācija ekskalēsies.
Es nepateicu pareizi šo vārdu. Un tāpēc tajā brīdī, kad šī sieviete viņam uzmācās, atradusi izdevīgu brīdi, viņa saķer viņai uz drēbēm un saka, guli ar mani. Viņam jau ir plāns. Viņš, kā Bībele saka, bēdz no jaunekļa iekārēm. Viņš bēg prom tā, kā viņš cīnītos par savu dzīvību. Viņš aizskrien prom, paliek varbūt tikai apašbiksēs, tās viņa drēbes paliek pie tās sievietes. Līdz ar to viņš tiek apsūdzēts un nonāk cietumā. Tātad viņa dievbība viņam izmaksāja viņa brīnišķīgo dārgo pozīciju. Tās dēļ visdrīzāk viņš nonāca tajā pozīcijā, bet viņš arī to pazaudēja. Un abos gadījumos tā bija Dieva griba un tā bija Dieva bība, kas viņu tur vadīja. Pēc tam viņš tiek iemests cietumā, un atkal tur rakstīts, Dievs ir ar viņu. Kāpēc Dievs bija ar viņu? Tādēļ, ka viņš bijās Dievu. Un viņš, protams, ka nebija ideāls, bet viņš centās dzīvot paklausīgi viņam. Paklausīt viņa vārdam, paklausīt tam, kāda ir Dieva griba viņa dzīvē. Dievbība ir milzīga lieta. Un arī jums kādiem ir situācijas, kurās jūs nevarat vienkārši aizbēgt. Tā ir jūsu darba vieta, tie ir kādi cilvēki, tuvi cilvēki, kas jūs pamudina uz grēku, ne vienkārši seksuālām lietām, bet vispār grēka lietām. Un te ir tas jautājums. Ja jums ir dievbība un jūs trenējaties dievbībā, tad jūs trenēsiet savu prātu, trenēsiet savas domas, nevis domāt par šīm te pasaulīgām lietām un grēcīgām lietām. Un apdomāt, kā un kas tā varētu būt, bet tieši otrādi. Jums attīstīsies stipra griba pret šīm lietām. Un tāpat arī jums būs rīcības plāns. Un tamdēļ, tikko tiks pārkāpts kaut kāds robežs, jūs būsiet gatavi pazaudēt visu, bet saglabāt savas attiecības ar Dievu un staigāt viņu priekšā. Un tā kā gribēju vienkārši padalīties par šīm lietām. Ja tas jums šķita noderīgi, ierakstiet varbūt kaut ko komentāros. Man ir prieks dzirdēt no jums un uz tikšanos nākamreiz.